Rauda. Par kā krekeri peld. Hello. Vai tu mani dzirdi? Zandarta, vai tu mani dzirdi? Paskatieties, cik viņš nikns ir. Ai. Noni, kamēr vēl ziema mūs neatstāja, mēs dodamies ķert zandartus, vai arī to, kas šodien ķersies. Pulkstenis vēl nav 8 no rīta, bet paskatieties, kāda skaista saulīte. Pa visu ziemu Somijā sauli neredzēs tik daudz, cik tagad no rīta. Ja godīgi, ziemā redzēt tikai 3 reizes sauli. Tā kā dabas brīnums pavasarī. Bet tāda ir dzīve Somijā. Un tur ir arī, kas gandrīz nenokrita. Bet viens copmanis jau copē. Tur tālumā. Īstenībā tur tā zandarta vieta. Dažs labs teiktu, jāiet apurbt. Ja tu kilometru tuvumā pietuvojies, tu esi apurbējis. Hello, publiskā ūdens tilpne. Kad gribi tur makšķerē. Ja gribi tuvāk, uzpras atļauj. Vai ne? Kā jūs domājat? Es domāju, ka tā ir. Labi. Jāsāk skatīties, kur iet. Hello. Vai tu mani dzirdi? Zandarta, vai tu mani dzirdi? Tu mani nedzirdi. Kāpēc zandarts mani nedzird? Vairāk labs laiciņš. Bija -7 grādi. Tagad jau ir vasara. Viens piesitiens gan bija. Pēdējā copas reizē norāvu labos vizuļus. Dabūju braukt uz veikalu nopirkt. Šāds izskatās. Vielu, ko norāvu. Un šāds izskatās otrs. Jāliek virsū, jātestē. Vai tas nebūs bijis asarītis?
Tomēr zandarts. Tikko laidu iekšā āliņģi. Un jau zandartiņš mazais. Moziņš. Bet nikns paņēma tur, kur viņš ir. Paskatieties, cik viņš nikns ir. Ojajai, kāda 30 centimetri. Bet uzreiz jāiet būs atlaist rekord dēlēm, pat dēle ir virsū. Tādēļ jau ir cik nikns. Nu ko? Tikko noķēru savu pirmo zandartiņu šodien. Ap 30 centimetriem nepaspēju pat nolaist. Un bija jau galā. Copi ir. Tas nozīmē, vajag tikai atrast, kurā vietā viņš ir. Nepaspēju pat nolaist lejā. Kaut kur viņi staigā. Būtu bijis tikai lielāks. Arī tā laikam kaut ko tur arī mēģina noķert. Jā, uzreiz, kur bija. Tur nebija variants uzreiz, kā ņemt, tā viņš ņem. Cik jau vāliņus es esmu izborējis kaut kādus pie 40. Akumulators viens tolīt būs nomiris. Un tikai tagad pirmā zivs. Nē, kaut ko jau iebaroja. Kaut kādus sūdiņus var ķert, bet gribas jau zandartu noķert. Jo, nu, priekš manis jau tā zandarta sopa ir tāpat diezgan ekskluzīva. Nezinu, kā citiem. Šogad tikai sāku mācīties ķert viņus. Gan jau, ka ir īpatnības, ka Somijā viņas ir ķert savādāk nekā Latvijā. Tā vismaz vajadzētu būt. Ceļojam. Un atkal ceļojam. Jāstāv sauli. Tādi jūs mani varbūt redzēsiet. Jāsaka, ka ūdens ir duļķēns. Un ir neliela strauma. Ja zandarts ir apakšā, viņš uzreiz paņem. Tikai izmērs ir tāds, kāds ir. Tāds, kāds ir. Un te neko nezīmē apakšā. Jāiet uz nākošo atkal. Un tāds iziet pa 50 āliņiem, lai ieraudzītu vienu copi. Uz šāda. Tā paša, kuru var joprojām laimēt konkursā. Piedalieties, piedalieties. Esiet aktīvi. Gluži kā šitas čals, kas slido. Man teorija, ka šitas vizuāls, kas grimst, viņš baigi virpuļo, līdz ar ko piesaist zandartu uzmanību. Tāpēc arī, kad tu jau viņu laid lejā, lai nu būs copa vai nav, vasara ir sākusies, jā. Tā mēs te staigājam, urbjām un meklējam. Skatās, ka visi jau iet mājās. Nav copes šodien. Vajag atkarībā, ko tu ķer. Ja tu gribi nosauļoties, šodien perfekti to var izdarīt. Varbūt man neķerās, jo man Pumas uzraksts nebija priekšā uzlikts. Zandarti, to redz?
Viņi visu pamana. Arī vai esi abas vienādas zeķis uzvilcis. Tas ir svarīgi. Tikko normāli uz gurķu parā slidens. Tāpat kā ar mazajām vecrīgā. Atnācu uz no rīta iebarot āliņģi. Pietiek zandartus medīt. Pagaidām noķēru tikai vienu 30 centimetrīgo. Skatīsimies, kas te notiek. Tad, kad ir riktīgi piebesīs, tad vajag tādu āliņķi, kur to var vismaz copi redzēt. Nezinu, vai šis ir tas āliņķis. Arī tai raudas ķerās. Ir kaut kas ir apakšā. Aizskatījos, ko soms dara. Raudiņa. Es jau ceru, ka kāds asarīts būs pienācis. Plicis. Kuru ir ķērusi līdaka? Mazāks plicis. Grūti saprast šito ūdens tilpni. Vajadzētu jau paprovēt kaut ko jaunu, kamēr vēl ziema. Bet šitā vistuvāk mājām. Kaut kas labs. Plicis, pličakungs, rauda. Paskatieties, kas par raudu. Skaista rauda. 150 grami. Pēcpusniece. Un pēc tam mazais sūdiņš. Jā, šī jau ir pat 20 gramus nesasniedz. Un galā Misters Plicis. Rauda. Nē, plicis. Te jau nespēja nolaist. Strauma bišku panes mormišku.
Tā arī mainās. Arī ūdens līmenis ir nokrities no iepriekšējās reizes. Kaut kas ļoti maziņš. Mazliek. Vienmēr jau, kad iebaro, tad ceru, ka kaut kas smukāks būs atnācis apakšā. Parasti jau arī kāds asaris atnāk. Vienkārši tā baltā zivs piesaista. Tas ir tā kā peipu saķert. Tu ķer raudas un ik pa brīdim arī kāds asaris izšauj. Nomāju tā līdaka vai zandarts ir tuvumā. Kāds klusums te nav. Te ir milzu raudas. Nav jau tās, kas asarus 300 gramīgus ķert. Par šogad nav man lielu asaru. Lielākais ir tas 280 grami. Bet man jau patīk labāk tādi. Man biežāk nekā viens un liels. Ejam skatīties, ko arī tu noķēra. O, piparkūkas. Ņam, ņam, ņam. Labdien. Kā ķerās? Normāli. Misters Plicis rauda, asarītis Plicis. Plicis rauda, rauda. Rauda, rauda. Plicis ar beigtu asti. Es paņemšu un tepat ieurpšos. O, nē, es jau esmu ieurbies. Pats upēšu tepat. Tad es izdomāju, ka jāatnāk te. Jāpaskatās, ko tu ķer. Ja bija izteigās gandrīz visā ezera, vai ne? Jā. Bišķi apnika, ka neķerās. Pilnīgs klusums. Kaut kas parādījās apakšā. Tā ir mirāža. Kāpēc nekas neķerās? Kur ir asari? Nekur te viņi nav. Paskaties, cik daudz āliņus izborēja. Samtene. Pilnīgi nekas. Jāaiziet būs to āliņi. Nu, kur ir kāds zandarts? Kur ir kāds zandarts? Pilnīga nulle. Nē, tusē. Par kā krekeri peld. Nē.
Tas ir vispār mazākais izmērs. O, ja? Nu, ja. Nādi. Vienīgais asarīts. Un Ai. Motociklisti. Izskatās, ka te ir pilnīgs klusums. Gandrīz. Misters Plicis. Ja. Kāds upē? Kaut kas labs? Nelien āliņģi. Milzīgi. Dzēd nevar nenāt pat no āliņģa ārā tik milzīgi. Bet laiciņš šodien jauks. Jā. Var sauļoties. Kas šodien notiek šajā āliņģī? Uz šo vietu vairs nebrauksim. Šoziem. Jābrauc uz kādu labāku vietu. Un nekad jau nevar zināt, kur ir lielie mazulīši. Kas par izmēru? Labāk būtu tos asarīšus vilkuši, ne? Vai tev nepatīk? Iztērē gadījis visus tārpus, paņemot vienu reizi. Es esmu Misters Grabovskis. Es uzlieku 2 tārpus. Tu paņem vienkārši visus, kas man tur ir. Un ko tas dod, tu tāpat nevar noķert tādu būtājus. Skaties, skaties! Voila! Man varbūt nav izmērs, bet tas copē ir pats galvenais. Kurš noķers ātrāk nākošo zivi? Tu tāpēc, ka es nemaz nevaru ielaist viņu. Es noteikums neizdomāju. Es tāpēc nevaru. Nu nē, es no jauna. Tagad, lai ir godīgi. Nu. Jau noķēri? Vēl nē. Es esmu tuvu. Samtainē. Nu. Kurš noķers pirmais vai kurš lielāko? Man aizpeldēja tikko viena. Paveicās. Viss iet mājās. Mēs arī tūlīt ejam mājās. Ja nav, tad nav. Maziņa. Es noķēru lielāku. Un es noķēru pirmā. Toties man ir mazāks. Tā jau arī man rodas tiem mēsli. Zīves vainīgs. Man atliek atliek.
Nu? Kur ir kāda lielāka zivs? Copman arī. Kā šodien veicās? Ļoti labi. Varēja būt labāk. Ļoti labi, viņa saka. Pašlaik necepē. Es gaidu, ka pietiecīgi. Noķērus ir šādu skaistu raudu. Raudiņas, plicīši, raudiņas un 2 asarīši. Tikmēr es noķēru vienu zandartu. Neķērās šodien, vai arī visi ir izķēruši. Nu ko, šodien pabaudījām skaisto Somijas saulīti uz ledus. Tagad varam braukt mājās gulēt. Bet, ja patīk tas, ko mēs darām, ieliekat īkšķīti un neasakas. Līdz nākošajai reizei. Vai